Ko? Labrīt, labvakar, un esiet sveicināti. Un visā citādi sasveicināsimies ar mūsu Olibet entuziastu līgas podcastu zemestības skatītājiem, spēlētājiem, faniem, tiesnešiem. Nu, kā jau vienmēr mēs jums visiem sasveicināmies. Nu, ko? 6. epizode. Tuvojamies finiša taisnai sezonai. Nē, nekas daudz vairs mums te nav palicis. Jā, ir saldumiņš, tas, uz ko visi visu sezonu tiecās, un kādam arī sanāk līdz tam aizsniegties. Kādam sanāk, jā. Kādam sanāk tikai gudri runāt. Šautauts jaunajai pasaulē un patas trenči komandām, ka mēs ar Dāvi esam atsēdināti no dalības Olibet sezonā jau ceturdaļfināla stadijā. Jā, bet es domāju, par to jau mēs arī paspēsim. Par to mēs paspēsim, bet paldies jums! Mums tagad atliek daudz vairāk laika gudroties, un pirmspēdējā sezonas epizode tieši pirms fināla un pusfināla dienām. Jā, palielam, citas spēles nav palikušas, un tas arī būs mūsu šīs dienas lielākais uzsvars. Protams, iziesim cauri tur jaunumiem un aktualitātēm, bet lielākais uzsvars būs uz pusfināla, fināla, trešo mēģinājumu paredzēt, kas tad būs īstie čempioni. Un šoreiz arī paskatīsimies, par cik mums tā paredzēšana tur iet tā kā pa viļņiem. Tad mēs arī ielikām tādu nelielu balsojumu Instagramā un paskatīsimies arī, kā jūs, skatītāji un sekotāji, esiet sabalsojuši par to, kuras komandas uzvarēs un kuras jūsuprāt būs mazāki favorīti. Iedosim viņiem papildus motivāciju, vai ne? Jo tas parasti nostrādā. Tāpēc nav ko te gudri runāt. 6. epizode. Lecam iekšā tīkla jaunumos. Dāvi, es zinu, ka šis ir Olibet entuziastu basketbola līgas podcasts. Es atceros, ka pirmajā epizodē mēs solījām daudz nerunāt tur par citām līgām un tā, bet, manuprāt, mums ir arī jāpiemina un jāapsveic Valmiera Glāzvijā ar izcīnīto čempionu titulu Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Viņi ir izcīnījuši pagaidām 2 no 3 iespējamiem Latvijas tituliem. Cik runā, tad neapstāsies pie tā. Cik runā, bet kā tev šķiet? Tur tagad play-offiņš, viņi ir pat taisno iekšā pusfinālā. Kā viņiem ies? Kā viņiem tieši ies? Jā. Skat, pēc teorijas jau pēc visiem šitiem projekcijām, kā viņiem iet tā sezona. Es domāju, ka varētu būt arī, kad, nezinu, kas tur viņam var, Vefiņš un Zeļi varētu vēl paspīdēt pretī. Protams, arī Ventspils, bet man liekas, ka Valmiera īsti šitā ir Valmiera. Trīpīt sezona. Es arī tā domāju, tā kā apsveicam Valmieru, novēlam turpmākās veiksmes Latvijas basketbola līgas play-offā, bet par uzvarētājiem, un tagad mēs atkal. Es jau tev pirms tam prasīju, bet vai tu redzēji? Kur pēc nākamā dienā pēc čempionā Mārcis Vītols bija pie LV basketbols uz pēc čempionāta sarunu. Nē, neredzēju. Paskaties un padomā, vai mēs nevarētu tādu uztaisīt mūsu čempioniem. Ok, labi. Uzmetīsim aci un paskatīsimies. Bet par čempioniem, uzvarētājiem runājot, līdz čempioniem vēl ir ko iet. Uzvarētāju radars mums joprojām viņš ir. Un, dāmas un kungi, viņš joprojām 3. epizodi pēc kārtas ir palicis nemainīgs, mainās tikai komandu bilances. Uzliksim arī uz ekrāna, bet, manuprāt, tagad jau mēs visi zinām no galvas, kuras šīs 3 komandas ir. Mm-hmm. Un, es vēlos teikt tikai to, ka es esmu nedaudz pārsteigts, ka jau tik dziļi iekšā play-offos un vispār, regulārā sezona plus izslēgšanas spēles, joprojām mums ir ekstralīga aizaicinājumu kausā Kanda Vanzāģi, jeb Vanzāģi turība, 16-0, Darbdienu līgā Anzāģi turība 17-0, Sieviešu līgā Pazudušās Pērles 13-0. Un ieskicējot nedaudz, kā tad šīs bilances ir pamainījušās, tad abas Anzāģis komandas izslēgšanas spēļu ievadā ir iegūšas vēl papildus 2 uzvaras. Tātad izslēdza, attiecīgi atsēdināja savus pretiniekus. Nedaudz zemāk savukārt Pazudušajām Pērlēm kopš iepriekšējās epizodes, kura mēs zinām, ka bija pirms diezgan liela laika sprīža, tad arī Pazudušajām Pērlēm bija liela pauze, un viņas tikai vakardien
atsāka savu sezonas turpinājumu. Ja atceramies, viņām bija 12-0, tad vakardien viņas uzvarēja BS Jugla pirmajā playoff spēlē 77-46. Otro ceturdaļu BS Jugla uzvarēja ar 18-6 un pirms puslaika atradās iedzinējos tikai ar 27-28. Tur. Un pēc puslaika pārtraukuma gan pazušās Pērlis saprata, nē, mēs negribam izkrist no uzvarētāja radara, ieslēdza bišķiņa apgriezienus un plus 21. Svarīgs, laikam, viņam šis uzvarētāja status. radars. Protams, kurš gan gribētu no šejienes izkrist? Ir 3 komandas palikušas tik ļoti tas augstā troni. Ideālā bilance tepat aiz stūri, vēl pāris mači jānokapā un būs viss bumbās. Kad ir tās dienas, kad mēs noskaidrosim, pirmkārt, kas būs šī gada līgu čempioni, otrkārt, vai šīs 3 komandas paliks nemainīgas arī uz sezonas noslēdzošo epizodu, kura jau būs, kad visi čempioni būs zināmi, un tas būs maijā. Jā. Pastāsti, lūdzu, mūsu skatītājiem. Ievirs uz kalendāru, jā? Jā, pastāstam tos tīkla jaunumos, kas tad ir mums arī kalendārā pie sienas jāieskicē. Jā, izskatās, ka mums šo sezonu būs kopā 3 ar astīti, fināldienas. 3 ar astīti, jā. Tad viss jau sāksies piekdien, 17. aprīlī, kur 6. līgas bronzinieki un zelta komandas tiks noskaidrots. Tur jau spēles sāksies 7. vakarā un attiecīgi fināls 9. Un tad turpat uzreiz nākamajā dienā, respektīvi 18. aprīlis, būs 5. līgas fināla, izaicinājuma kausa un ekstra līgas fināla. Viss notiek Mežparkā. Tūlītās mēs pastāstīsim, kas tur vēl būs Mežparkā bez basīta. Un kas tad tur? Un svētdien mums ir pusfināli. 4. un sieviešu līgas pusfināli. 3. līga arī, jā. Un 3. līga arī. Tur arī 3. līga pusfināliņi mums svētdienā. Tāda, īsti par fināla dienu to neskaitīsim, bet tāpatās arī kaut kādas aktivitātes tur apkārt ap to visu jandāliņu būs. Tad vēl pa vidu tur pa darbdienām ir darbdienu līgas pusfināli, lai tiktu noskaidrot, kas tad spēlēs tur finālos. Un tad jau ir 24. bet 25. aprīlis, kas ir sezonas noslēdzošās 2 dienas, kur attiecīgi atkal būs 24. vakarā, ja piekdienas vakarā būs sieviešu līgas fināli, un tad 25. aprīlī 3. līga, 4. un darbdienas līgas fināli. Es gribētu teikt, ka pat tādas 4 fināla dienas, jo kam tad tu iedos to astīti? Vai tu apbižosi dāmas ar astīti vai 6. līgu ar astīti? Vai tos, kas ir pusfināli? Labi, te mēs varam diskutēt. 4 fināla dienas. Un Dāvis jau minēja, skatītāji, ka visās fināla dienās arī būs kaut kādas aktivitātes. Ja tas nebūs vienkārši augstas raudzes basketbols, kur komandas cīnīsies, plēsīsies, sitīsies par to, kuri tad iegūs čempionu kausu un iespēju uzlīmēt savu uzlīmu Mežaparkā uz tiem lielajiem, skaistajiem banerīšiem. Snūpīs arī tur ir kādas ir sajūtas uzlīmēt tur savu komandas nosaukumu. Kas tad to vairs atcerās? Labi. Komandas, kuri šogad būs čempioni, to atkal izbaudīs. Bet skatītāji arī par jums, protams, kārtējo gadu ir padomāts, jo būs pieejamas dažādas aktivitātes, gan lieliem, gan maziem. Bārs ar uzkodām veselīgākiem un arī varbūt ne tik ļoti veselīgiem dzērieniem. Kā jau ierasts būs arī karsēmeitenes. Un kur tad varēs vērot šo visu, vai vispār varēs vērot šo visu, pieņemsim cilvēku, kuri netiek. Ko viņiem varētu ieteikt? Tepat tās YouTube mūsu kanālā būs pieejams tiešraides ar komentētājiem. Es pieļauju domu, ka lielāko daļu komentēs jau pieredzējušie Olibet entuziasti basketbola līgas komentētāji Mārtiņš Jānis Krēsliņš un Kaspars Ivanovs. Skatīsimies, vai tur arī būs kāda rotācija starp spēlēm, jo spēles ir daudz ko komentēt. Kas to zina, varbūt arī mēs tur netīšām kaut kā varbūt iemaldīties, iespēties. Ir gadījies, ko zinu, mošu vēlreiz, jā. Bet ko mēs tur starp tiem meistariem, kuriem vienmēr kāds labs fakts vai kāds jociņš ir azotē paslēpts, vai ne? Kā katrs skolēns reiz kļūst par sensei. Ļoti labi teikts. Un, protams, neaizmirsīsim arī par svinībām. Atceramies, pagājušajā sezonā noslēgumā bija svinības Tallinas kvartālā angārā. Jā. Tallinas pagalmā angārā. Bet tur bija ielūgtas tikai komandas, kuras attiecīgi piedalījās šajās te Final Four. Jā, tātad pusfinālos un finālos. Tātad šīs komandas tikai tika ielūgtas, bet šogad lūdzu, piefiksējam, ieplānojam, piefiksējam gan
18. aprīļa vakarā, gan 25. aprīļa vakarā, sākot ar 22. vakarā, būs pasākums. Olibet Enthusiast Basketbola līgas sezonas noslēguma pasākums, kurā ir uzaicināti visi Olibet Enthusiast Basketbola līgas spēlētāji, tāpat arī fani līgā iesaistītie un, kā mums Krišs teica, aiciniet, lai spēlētāji nekautrējās, ņem līdzi savas otrās pusītes, čomus, draudzenes un vienkārši nāk izbaudīt to, kā Olibet Enthusiast Basketbola līgas sezona ir noslēgusies. Jā. Šis īstenībā diezgan tāds patīkams jaunums un fakts, tāpēc, ka bija bēda, ka nav Final Four un netiks uz afterīt, un tad nākamā dienā parādās ziņa, šogad būs atvērts pasākums, un vispār sāp ir pazudusi, tiekamies tur. Varbūt. Sāpe ir mazliet apslāpētāka. Jā. Protams, tāpatās gribās jau visiem to čempionu titulu dabūt, bet šogad mums ir tikai dažas komandas, kuras mēs redzēsim vēlāk, kuri tad iegūs šo iespēju. Bet mums ir arī notikuši daži fun faktiņi. Īstenībā viens mums bija nedaudz aizķēries pagātnē. Tas notika 19. marta vakarā. Teikt, ka mēs copējām šo ziņu, ne? Kaut kur. Jā, mums viņu ilgi nācās izvilkt, bet tas fun faktiņš ir jautrais faktiņš tāds, ka Ivory Rentals LV Ķekava sastapās ar neticēsiet ko laukumā. Viņi sastapās laukumā ar Uvi Helmani. Es ceru, ka tu to vēl nerādi. Ok, labi, tā. 19. marta vakarā Ivory Rentals LV Ķekava sastapās ar Uvi Helmani laukumā. Nē, tas nenotika tā, ka viņi uzgāja laukumā un trenera postenī ieraudzīja Uvi Helmani. Tas notika nedaudz citādāk. ASK komandas treneris Uvis Helmanis izpalīdzēja savas komandas līderim Rihardam Strautam un aizdeva viņam savas zeķes. Opiņa. Un ko šis nozīmē Rihardam Strautam? Šis ir kaut kas no filmas Spēlē kā Maikls, kuru viņš uzvilka Michael Jordan bots, vai ne? Un tad viņš tur visu svazā ārā. Rihards Strauts, protams, pats par sevi ir ļoti profesionāls un augsta līmeņa spēlētājs, bet šajā spēlē Rihardam tas rezultējās ar 50 gūtajiem punktiem, 10-15 divpunktu metienos, 9-19 trīspunktu metienos, tāda kārtīga Uvja Helmaņa statistika gribētos teikt. Un jāatzīst, ka Ķekavas komanda sparīgi turējās pretī Rihardam un 8 vīru sastāvā guva 10 punktus vairāk nekā Rihards. Spēle noslēdzās ar rezultātu 105-60. Diezgan iespējīgi. Neskatās, zeķis pēdējā reize bija Uvs pats mazgājis, ja tur viss tas metiens un skills ir palicies. Visādi varbūt. To varbūt pats Uvis varēs pastāstīt, ja mēs viņu noķersim finālu dienās. Jā. Un otru fun faktiņu Dāvi uzticēšu tev. To man uzticēs. Labi, tad ļoti... Jā, es tad nedaudz iesāku par tām copēm, tāpēc, ka es domāju, mēs sāksim ar šito ziņu, bet ir mums tāds spēlētājs īstenībā diezgan eksotisks zemes, no Urugvajas. Ir tāds Sebastians Sorondo, kurš šo sezonu pārstāv brīvu soli Darbdienu līgā. Un viņam spēlē pret Anzāģi bija tā, ka viņam ķēdītiem nevar spēlēt, nolika uz beņķīti. Spēles laikā sapratu, ka tā beņķīti kaut kur aizkritus, un tur kaut kāda maza rene laikam vai kas. Un nav. Jādomā, ko darīt. Ļaušos piebilst, ka tas notika jau sezonas sākumā. Šī spēle bija sezonas ievadā. Un tad viņi sezonas gaitā vairāk kārt gāja un centās to ķēdīti atgūt. Bet saprata, ka nevar tāpat vienkārši ar pirkstiem dabūt ārā. Un ir nepieciešams kaut kas no tevis minētās sopas lietām. Un tad Kandavas komandas ģenerālmenedžers Mārs Meijers ir diezgan mājās pacenties un uztaisīs tādu, lielisku risinājumu, apvienojot gan apģērīgumu, gan makšķerēšanas zināšanas. Mēs bildītē varam redzēt, ka tur tāds... Apskatāmies, kāds tur tas rīks izskatījās. Jā? Tātad Māris Meijers šādu te uztaisīja. Kā gāja, var teikt, kā meta, tā nocopēja. Ar pirmo bija, Sebastians bija ļoti priecīgs, viņš jau bija atmetis cerības šo ķēdīti dabūt, tā kā mēs ceram, ka Mārim šis rīks varbūt ir palicis. Ja vēl kāds ir pazaudējis ķēdīti kādā no spēlēm, zinu, man komandas pieredzēdīs, ko ir pazaudēja depozālē, es viņam jau teicu, sazinies ar Māri. Tā kā Māris varbūt varēs tagad iznomāt sava rīka pakalpojumus. Tā kā Māri, paldies tev un skatītāji, spēlētāji, droši ziniet,
pie Māra Meijera var vērsties. Vai arī aptuveni mājās uztaisīt pēc skicītes, vai ne? Nu jā, un šāda te radošuma izpausme ir piedzīvot šajā sezonā, un paturpinot par radošumu no tīkla jaunumiem, tas arī pagaidām ir viss. Bet radošajā sektorā tas nebūtu nav viss, jo mūsu mīļā TikTok dāma Karlīna ir parūpējusies par materiālu, ko mums pavēlēt. Okay. Nu ko, skatāmies, kas te notiek Karlīna. Lieldienas ir aiz muguras. Lieldienās tika dota atpūta spēlētājiem. Tur zaķis tev neatnāks viss kārtībā. Bet pirms lieldienām gan mums bija spēles, un Karlīna parūpējās par dažādiem sižetiem, kuros viņa uzdeva jautājumus, iedeva kaut kādu uzdevumiņu. Nu ko, skatāmies pirmo video, kā tur viņai gāja. Labi. Jā, svarīgs jautājums. Vai tu zini, ka šodien pa dienu? Pulpolsvētdiena. Precīzi. Tu zini, ka šodien ir pulpolsvētdiena? Jautājums, vai kāds šodien jūs jau nopēri? Nē, man nopēri, jā. Bet ar pulpoliem vai vienkārši sapērti? Es jau sapērts, bet mēs nopērsim tev mazliet, lai tu būtu apeļš kā pulpols. Hopiņā. Jā, nu noper arī man dibentiņā, es arī gribu vesels. Ļoti maigs vieskārēts. Priecīgi pulpols svētdien. Nu jā. Varbūt tā ir panākuma atslēga Anzāģei. Pupoliņiem, lai pirms izslēgšanas spēlītēm tā kārtīgi sapērties ar pupuliņiem. Varbūt viņi pirms katras spēles to dara. Varbūt, mēs jau nezinām, bet Karlīna noķēra viņus tieši pirms plēfiņiem. Man liekas, tur pirms spēles pret dolāriem. Pirmā pusfināla spēlīte. Bet, redz kā, Džeki atsaucīgi sapērās, tika uzdevums izdarīts. Vai tev kāds nopēra šogad? Ar pupulīšiem. Man ir bišķīt kauns varbūt par šo, bet nē, man nenopēra. Bet es tikai šogad uzzināju, ka lieldienas katru gadu nav vienā nedēļas nogalē. Ka viņas var būt no marta līdz maijam. Jā. Ir kauns, jā. Kaut kā tā var sanākt. Bet neko darīt. Nu labi, skatāmies nākamo video. Tas mums ir nedaudz jau tuvāk lieldienām. Okay. Jau lieldienu, brīvdienu ietvaros, bet pašas lieldienas bija brīvas. Skatāmies video. Man nav jāsaka šo dienu vispār. Laikam piekdiena, lielā piekdiena un lieldienas, pareizi? Tieši tā. Vai jums ir kāda īpaša recepte, kā jūs krāsojat savas lieldienu olas? Ar sīpolu mizas, kur ieliek grābī un tur uzvēr. Un tas mans. Kā Jurģim? Īpašais veids, kaut kāds mēlens esmu mēģinājis, bet nav sanācis. Pārsvarā sīpolu mizām arī, tas nav klasiskais. Nu tā, kā tu krāso lieldienu olas? Labi, ka Karlīts ir noprecizēja. Džeki jau sarēcās. Džekiem var būt 10, 15 vai 83 gadi, bet ja pateiks, kā tu krāso savas lieldienu olas, būs vienmēr mazais smīrišs. Ir tev kaut kādi triki? Nē, parasti jau arī tās ir sīpola mizās, bet mēs citreiz izējām dārzā kaut kādas tur ziediņas, puķītes, kaut kādu krāsiņu piemetam klāt. Nu tā, jā. Lai vēl tas... kaut kādas krāsiņas, kas ir tādi kā pulverīši. Es nezinu, kā viņas tur īsti Es gribēju šogad pamēģināt, ja es redzēju, ka tu skūšanās puces sapūti, ieliec iekšā olas un uzpilini to krāsojumu, un tu viņš ķipā arī. Bet es nezinu. Ok, labi. Šito varbūt nākamgad varēsim izmēģināt. Tad redzēs, bet trešais video. Tas, manuprāt, mūs varētu ievirzīt tādā gultnē, ka, ja ir kaut kādi cilvēki, kuri it kā gribētu kaut ko brīvdienās padarīt, bet it kā nezinu ko, un tad viņi sēž mājās, un tad Karlīnai ir atbildi priekš jums. Skatāmies video. Nezinu, ko darīt brīvdienās. Sēdu, skrolo telefonu un īsti nav ideju, bet klausies, man tev ir labs variants. Šajā nedēļas nogalē notiek Oliver basketbola līgas playoff spēles. Un tas nav vienkārši basketbols. Tur ir emocijas, spriedzi un tas moments, kad viss izšķiras pēdējās sekundēs. Tu vari aiziet ar draugiem, izjustīt to spēles atmosfēru un, protams, atbalstīt savu mīļāko komandu. Jo playoff ir tas laiks, kad spēle kļūst pavisam citā līmenī. Tā kā, ja tev vēl nav plāna, tagad tev ir. Tiekamies basketbola zālē. Ļoti labi. Šis tāds jau oficiāls reklāma. Oficiāls uzaicinājums uz fināla dienām. Tur bija minēts par plēsu spēlēm, bet uz fināla dienām. Un
Ir vēl viens video, kuru mēs tūlīt arī ieliksim un paskatīsimies. Un tas ir par to, cik ļoti skaistas ir šīs te basketbola spēles. Oh my God. Autoparks ir dabūjuši iekšā, jā, no Karolīnas. Šis ir tās emocijas, par kurām Karolīna stāstīja. Var pavērot dažādas situācijas, un te ir viņas nedaudz vēl uzfrišinātas ar dažādiem skaņu efektiem vai arī neskaņu efektiem. Mēs nezinām, varbūt tāda ir arī realitāte. Tāpēc tiekamies fināla dienās un vērojam basketbolu. Bet tagad mēs dodamies tālāk. Domāt, štukot, kas tur būs pa basketbolu. Mēs vairs nespēlējam šo sezonu. Mums ir laiks gudroties vēl vairāk. Un tāpēc Dāvs Kugi, Peķa eksperti. Tā, kam pusfināli, kam fināli, bet tie izšķirošie notikumi ir klāt. Jau kuro reizi mēs to pieminam, bet nebūs jau pēdējā. Mēs apsolam. Bet pēdējo reizi gan mēs iesim cauri play-off zariem un izteiksim savus prognozītus. Un, kā jau Reins arī iepriekš minēja, tad paskatīsimies, ko jūs skatītāji tur Instagramā sabalsojat, kas varētu būt tie čempioni un kas nē. Tādu mazo interaktīvu atkal mēģināsim uztaisīt. Un es domāju, sākam ar to 6. līgu. Iedosim motivāciju tiem, kurus skatītāji uzskata, ka viņi varbūt tādi nefavorīti būtu. Ja? Jā. Vai ne? Tieši tā. Skatāmies, 6. līga. Atceries, ko tu pats vispār liki finālā? Es atceros, ka man bija ļoti smagi izvēles starp Flamingo un Fire. Jā. Un es neatceros, vai es palaidu Fire beigās, bet es teikšu, ka es palaidu Fire. Es atceros točna, ka es Upi ieliku to finālā. Es arī. Jā, man ļoti patika Upis pēc nosaukuma un pēc logo, tāpēc es arī pieturēšos pie tā, ka Upis izcīnījis 6. līgas čempionu titulu. Okay. Tur, jā. Pie kā tu paliksi? Es to Fire, viņiem tāds ugunīgais. Jāpaskatās, kas tur vispār ātri pa sastāvu. Nē, mēs neskatāmies. Jā, tieši tā. Atkal to ar savu analītisko prātu. Mēs varam paskatīties, ko skatītāji zinu, ko es atceros. Es Pilžiņas biju, man liekas, ka bija Fires pret Pilžiņiem, un es Pilžiņas biju palaidis uz finālu. Tā kā viņi pusfinālā izkrita, tad jā. Bet okay. Tā bija. Bet skatītāju balsojumā tas bija tikai par to, kuri kļūs par čempioniem. Un skatītāju balsojums Instagramā rezultējās tā, ka par BK Fire savu balsi atdeva 72% korespondentu. Okay. Savukārt par Upi 38%. Līdz ar to Upi, sasprojamies, jā. Skatītāji Instagramā uzskata, ka jūs neesiet favorīti. Savukārt es gan jums ticu. Upi, aiziet. Tu nopalsoji? Nē, es palaidu garām. Es to storijas palaidu garām. Es ļoti atvainojos. Nelietoju ļoti bieži Instagram. Bet viņi zina, ka es par viņiem esmu jau sākot no ceturtdaļfināla stadijas. 8. Es izlabošu sevi. Skatāmies 5. līgu. Tātad šeit Upis 38%, Fire 72% fanu balsojumā. Jaunā pasaule pret Jēbālu 5. līga. Es teicu, ka jaunā pasaule tiks izslēgta ceturtdaļfinālā. Viņi ar plus 87 divu spēļu summā pierādīja pilnīgi pretējo. Džeki, visu cieņu, jā, atletiski spēlē ļoti, ļoti labu basketbolu, ļoti labu komandas ķīmiju, un viņi arī otrajā spēlē 2 minūtes pirms beigām un pateica, atceries, ka jūs plus 5 būs vidēsiet. Es viņiem teicu, jā, es atceros, viņi teica, paldies, vecais, ka iedeva mums motivāciju. Es viņiem novēlēju veiksmi, un lai viņi izcīņ čempionu titulu, tāpēc es arī palikšu par jauno pasauli šajā situācijā. Jā, abas divas favorīts. Tātad viņi arī bija 1. un 2. vieta regulārajā sezonā, tā kā bez liekiem paklupieniem, teiksim, tā ir tikuši līdz tam finālam, bet, man arī laikam kaut kā tas jaunās pasaules modelis un komanda bišķi vairāk uzrunā. Nekas, protams, pret Jēbalu komandu, tur mēs arī viņiem gan Mārupē, gan kur vēl nav situšies, bet mēs novēlam arī pierādīt pretējo. Šajā sezonā tas vairāk kārt ir noticis, ka mēs pasakam vienu komandu pierāda pretējo. Jēbālam ekstra motivācijai iedosim to, ka skatītāji Instagramā jums atdeva 29% balsu. Jaunā pasaule savukārt ir 71% favorīts uz čempionu titulu. Un,
Jāsaka, gandrīz lielākais favorītu status no visām līgām, bet ir viena līga, kur mums ir vēl bišķīt vairāk. Mazais prieks pa RS autoparku. Jo viņi, man liekas, viņi tik ilgi vienmēr sitās pa to 5. līgu. Jo šī 5. vai ne? Jā. Ka viņi arī tajā 5. līgā, ka viņi nav nokrituši uz 6. līgas playoffiem, bet ka viņi tajā 5. tiek. Tā kā, pret Skandiju tur būs baigais kauls, man liekas, jo Skandijas, man liekas, ir tāda ņiprie džeki. Viņiem arī Memphisas lāču, Grizzly lāču ir tomēr logotips un formas. Tā kā būs ļoti interesanti 5. līgas fināli, un 5. līgas fināli mums notiek atgādinu šajā sestdienā, 18. aprīlī. Labi, dodamies tālāk 4. līga. Šeit mēs esam nonākuši līdz pusfinālu stadijai. Līdz ar to, Virgin Cities pret Black Stork un Pata Strenči, kuri jūs atsēdināja pret Top Up komandu. Jeb šo taverna komercveiksmes. Te īstenībā tāds diezgan atļaušos bišķīt pakomentēt, tā kā man mana līga, ne manējā. Bet, jo sanāk, Black Storks pret Virginiem, tas tāds jaunais pusfināls. Ar jauniem džekiem, jauns komandas, tur sociālajā mēdī līmenī, vai ne, tur būs skriešanās. Savukārt tie Pata un taverna, viņi, man liekas, ir tādi, kas atnāk, nospēlē, izdara un aiziet. Tā kā, tad divi ļoti pretēji pusfināli, es gribētu teikt. Tā tad arī būs interesantas bronzas un finālspēles, jo tur arī satiksies šīs divas pretējās pasaules. Nē, es saku, overall jau no paša sākuma, pa lielam bija kaut kādi 7, 8 komandas. 6, 7. Kas reāli bija kā pretendenti uz tiem Final Four un čempioniem. Tā arī, Reku Sedum un Latgali ir izkrituši ārā un ļoti, ļoti patīk, kā iegriezusies. Un redzam arī to, ka Pata Strenči māk spēlēt pret jauniešu komandām, pret jauniem entuziasma pilniem džekiem. Tur arī tīri tā bija nosvērtība un mierīga prāta izvazēja skrien sienā basīt. Tieši tā. Būs interesanti. Ja jāliek balsojums, tu kā 4. līgas dalībnieks, kura no šīm komandām būs čempioni? Man nevajag, ka tu pasaki, kas iekļūs finālā, kas pa bronzu, bet kura no 4 būs čempioni? Es teiktu, ka Black Storks vai Virgin City, respektīvi tas pusfināls būs čempions, tas, kas vinēs to pusfinālu, tas būs čempions. Kur no abām komandām? Es nezinu, tāpēc, ka es abām divām ir pateicis, ka viņas ātri izskatīs ārā, un es no abām divām ir dabūjis iekšā diezgan kapitāli pa saviem izteikumiem. Tāpēc, jebkura komanda, ko es nosaukšu, man būs tāds, es uzmetu kažoku, nomainīs fronti. Bet skaties, ka tagad viņi uz tevi nesadusmojas vēl vairāk, jo iepriekšējā reizē tu pateici, ka viņi izkritīs ātri ārā un notika pretējais. Un tu tagad pateici, ka tie, kuri uzvarēs to pusfinālu, būs čempioni. Un ja notiks atkal pretējais, tad tu atkal dabūsi iekšās no viņiem. Es saku Virgin Cities, jo viņiem pagājušā sezona bija diezgan ātri neveiksmīga sezona, man liekas, un man liekas, ka viņi diezgan labu motivāciju dabūjuši. Un kaut gan Black Storks LBL3 džeka liela daļa, bet kaut kā uz to Virgin bišķi velk City. Tad es teikšu tā, lai jau komandas, kas mūs atsēdina, kļūst par čempioniem, Pata Strenči būs 4. līgas tas arī nav izslēgts. Tas nav izslēgts. Es saku, tur es aizējām svētdienu uz pusfināliem. Atceries, šajā līgā nekas nav nekad izslēgts. Tas gan. Te viss notiek. Bet skatāmies, ko tad mums ir sabalsojuši cilvēki Instagramā, skatītāji, sekotāji, dalībnieki, varbūt paši spēlētājs, jau nezinu, kas tur Instagramā balso. Black Storkam 38% favorītu status. Okay. Tālāk seko Virgin Cities ar 28%. Tāda ir taverna komercveiksmes ar 20% iespējamību skatītāju balsojumā un Pata Strenči ar 14%. Tā kā, ja Pata, džeki, ja jūs, kungi, šito paņemsiet, tad jūs būsiet no skatītāju balsojuma lielākā sensācija. 14% par jums tika atdots balss, un jums ir iespēja pierādīt pilnīgi un totāli pretējo. Ejam tālāk uz 3. līgu, tur mums arī ir pusfināli. Arī šajā svētdienā notiek pusfināli 3. līgā. Radeks spēlē pret Bozo Basketu un Bankets spēlē pret Let It Rain. Dāvi, čempioni. Es laikam, ka palikšu pie savu pagājušās reizes minējumu prognozes, ka Radeks, jo viņi ir ilgus gadus kopā esoša komanda, jeb šo ilglaicīgu komandu, un
Man liekas, ka tas sastāvs arī diezgan labs. Un, protams, tur Bozo baskets arī nevienā brīdī nav sliktāk, bet jā, es lieku uz Radeks. Nu, varam redzēt tā puse, kur Radeks pret Bozo tāds normāls kauls ir bijis, jo kur Bozo pret BK iemetienu +8. Ceturtdaļu finālā. Radeks pret Spartu +23 divu spēļu summā, kas ir ok pārliecinoši, bet nav tik ļoti pārliecinoši. Viens komentārs par iemetienu un Bozo basketu, kas tas ir ceturtdaļu fināls. Bozo jau pirmo spēli bija vinnējuši par kaut kādiem 29 punktiem vai kaut kas tāds bija. Un iemetiens otrā spēlē vienkārši atvilka tā, ka divu spēļu summā jau bija kaut kas tuvu neizšķirtam. Un beigās tur Bozo bišķi pacīnījās. Savukārt otrā pusē redzam Let It Rain pret Kreditorum +33, kas jau tāds diezgan stabilais, un Bankets pret ASK Patriju vispār +92. Tāds bišķīt varbūt, te labi, varbūt, ka viņi satiekās katrs savā pusfinālā, bet atkal tur var notikt ļoti interesanti pārmija, bet es teikšu, ka Bozo būs izdarījuši vajadzīgos secinājumus un iekļūs finālā. Okay. Lai iet čempionu tituls Bozo basketam. Man liekas, viņiem šī ir debijas sezona. Un jauns tetuvējums. Artūram Ozoliņam, un es novēlu viņiem čempionu titulu. Bet tas nebūs stabilais. Jo, tu redzēsi arī tā šaubos, bet es novēlu viņiem. Un par Artūru Ozoliņu mēs vēl parunāsim, paskatīsimies sērijas turpinājumā. Klients mūsējais Bozo basket ar savu kolorītumu. Bet jā, trešās līgas fināli. Tātad Dāvis saka, ka Radeks būs čempions. Reinis saka, ka Bozo basket. Atkal mēs kaut kā vienā pusfinālā. Bet ko saka skatītāji Instagramā? Bozo basket ir favorīta lomā ar 42%. Radeks seko ar 29%. Bankets 18% un Let It Rain 11%. Tā kā skatītāji arī liek Bozo kā favorītus, bet, manuprāt, viņiem priekšā ir sākotnēji ļoti, ļoti smags uzdevums pret tevis pieminētajiem Radeks. Arī būs interesanti, un šeit mums ir pusfināli. Ir 19. aprīlī, svētdienā. Cerēsim, ka komandas nebūs svinējušas ļoti citu līgu beigšanos sestdienā un ieradīsies svētdienā pilnos optimālos sastāvos uz pusfināla spēlēm. Labs faktors varētu būt, kur komandām, kur spēlētāji būs sestdien, kuriem jau sestdien ir kaut kādās līgās fināli, un tad bišķi pasvin, un tas svētdien vēl jāspēlē pusfināli. Redzi, te nāk spēkā tas faktors, kas bija 4. līgā, ka vieni ir jauni, enerģiski, viņi domās, ka uz savu jaunību var iziet sestdienā tā mierīgi līdz 3-4 un svētdienā pusfināls Opacā. Bet, labi, redzēsim, kā būs. Dodamies tālāk. Sieviešu līga. Mūsu dāmas. Un mums vispār pirmais skats mums uz sieviešu līgas šito play-off zaru, tāpēc, ka tā, kad mēs pirmoreiz skatījāmies, viņām vēl bija diezgan daudz regulārās sezonas spēles, tā kā mēs otrreiz skatījāmies, bija vēl bišķīt palikuši regulārās. Tagad beidzot mēs arī pa dāmām. Spēles dāmas un dāmas. Pēc Jugla redzam, jau ir uzvarējuši komandu ART +22 spēļu summā, savukārt BK Turība. Viņas laikam saspurojās toreiz, ka mēs tur viņas pa to filmēšanos pirms spēles bišķi iegrieza viņas man personīgi prognožu spēlēt. Tad viņas ir saspurojušās un tagad ir uz uzvaru viļņa +22 viņām pret Kraukļa VF un jau pirmo pusfināla spēli viņas pret Avantis nopelnīja +7. Savukārt pazudušās Pērlis vakardien jau, kā pieminējām, nopelnīja sev +21 pirmajā pusfināla spēlē. Redzēsim, kā būs tālāk, bet ja, jāsaka, es teikšu, ka pazudušās Pērlis saglabās savu neuzvarētās komandas statusu. Kā tev šķiet? Es pamainīšu to, ka es neteikšu, ka čempions būs no šīs puses, bet no otras puses Zāra. Es gribētu, lai Gunda Baško ar Avantis izdara darbiņu. Labi, viņām tagad pusfinālā jau ir tas -7, kas jāatcīt. Tas nav daudz. Tas nav daudz, tas ir izdarāms, bet viņai tā pirmā spēle negāja īsti. Un tur arī pārējās īsti nepalīdzēja, tāpēc tur ir diezgan labi, kā komanda nospēlē. Varbūt arī Turība vienkārši atrada, kā Gundu apturēt. Es to neizslēdzu. Bet, tas ir milzīgs faktors. Bet skatītāju balsojums, sieviešu līgas skatītāju balsojums Instagramā ir pazudušās Pērles 52% favorītes. BK Turība 32%. Avantis 10% un BS Jugla 7%.
Nu, skatoties pēc pirmajām spēlēm, es gribētu teikt tāds tīri atbilstošs sadalījums, un varbūt Avantisam gribētos likt vairāk procentus, 10% iespēja, manuprāt, ir mazliet pa zemu. Bet atceramies, tas ir skatītāju balsojums. Tikpat labi tur paši spēlētājs arī sabalsojušas, visādi var gadīties. Novēlam veiksmi dāmām, cīnamies, spēlējam un redzēsim, kā jums ies. Tātad sieviešu līgai atgādinām, pusfināli notiks šajā svētdienā, pareizi? Jā. Jā, tieši tā, 19. aprīlī un nākamā piekdiena vakarā, 24. aprīlī, sieviešu līgas fināli. Tad jau mēs uzzināsim čempiones. Ejam tālāk izaicinājuma kauss. Skatāmies, kas mums ir tur. Tur mums ir jau zināmi finālisti. LVBets Kors pret Eruf.lv un par bronzu ir Pārdaugavas Buki pret Jēkabpils Oškalns. Atceros, ka Pārdaugavas Bukus virzīju uz finālu, bet, diemžēl, 3 spēļu sērijā viņi piekāpās. Bet tu zini, kas tur notikās? Es bišķīt paskatījos. Es centos tā kā iziet cauri tām spēlēm, saprast, kur bija līdzīgs, kur nebija kaut kas. Un pēdējā spēle, 3. spēle beidzās ar 80-79. Un es paskatījos pēdējo pusotru minūti. Tur bija tā, ka pusminūte līdz spēles beigām no Bukiem Ginters, Ants Blumbergs. Viņš gāja cauri, baigā burzma bija, tā kā varēja piezīmi dabūt, tā kā nevarēja, nenosvilpa. Tā beigās viņi sāk sist sodiņas, lai sodiņu spēle, un LVBets, man liekas, iemeta 1 sodiņu, un tad viņiem bija tas +4. Un tad kaut kāds 2 vai 3 sekundes līdz spēles beigām Roberts Rožensteins no Bukiem vienkārši no otras trojkas paņēma un iecepa. Un tā arī beidzās ar to -1. Tur pussekundes, 2 sekundes vairāk būtu bijuši, tur vēl varētu pacīnīties. Bet, Ok. Tas tāds labs, nevajadzīgs highlights. Kārtīga sērija bijusi. Jā. 2-1 sērijā un 3. spēle šāds te trillerītis. Visu cieņu abām komandām. Pārdaugavas Buki jums jācīnās tagad par bronzu pret Jēkabpils Oškalnu. Savukārt LVBets pret Erufu. Es teikšu Erufs. Jā. Viņi pierāda to, ka viņas var izslēgt un norakstīt, bet viņi tāpatās. Viņi ir finālā. Ja ne ekstra līgā, tad izaicinājumi kausā. Viņi ir finālā, bet LVBetam, protams, papildus motivācija izcīnīt. Man liekas, LVBetam arī ir debijas sezona. Ar šādu nosaukumu, jā. Pagājušā sezona, man liekas, viņiem bija... Es tev neatminēšos, kāds bija nosaukums. Kurā gadījumā zem šī nosaukuma šajā formātā viņiem ir debijas sezona un jau fināls. Arī noteikti viņiem būs motivācija, papildus motivācija cīnīties. Tīpaši pretī nāk Erufs. Starp citu, Saules Mētru, man liekas, arī spēlēm. Kuriem ir tituliem bagāta komanda. LVBets Korā Saules Mētru spēlē. Viņš satraumējās tur tajās spēles beigās. Tur cīņa pa bumbi, jā. Bet skatītāju balsojumā Erufs tiek likti kā favorīti 71%, LVBets Kors 39%, kas nav maz. Tātad arī savi atbalstītāji ir LVBets Kors. Redzēsim, viņiem fināls jau šajā sestdienā. Jā. Izaicinājuma kausa fināls 18. aprīlī. Un, protams, arī bronzas spēle. Ejam uz nākamo. Un nākamā mums ir Ekstralīga. Tur mums ir atkal viena no neuzvarētajām komandām. Anzāļu Turība finālā pret ASK. Ja nemaldos, tad regulārās sezonas 1. un 2. vieta. Jā. ASK, man liekas, arī bija vienīgais... Nē, šī darbdiena līga. Nē, šī Ekstralīga. Šī ir Ekstralīga. Anzāļu Turība pret ASK. Fināls, dābi. Es tev uzdošu savādāk jautājumu. Kam būtu jānotiek, lai Anzāļi nevinnētu? Rihardam Strautam būtu jāiemet 65 punkti. Man dara. ASK. Nē, man liekas, ka... Jā. Te es saku, ka ASK paņems Ekstralīgu. Ok. Tad Anzāļu Turība, kuri visu sezonu ir dominējuši. Jā. Viņu pirmais klupiens būs sezonas vissvarīgākajā spēlē. Jā, jo, ja es pareizi atceros, ka es gāju cauri sastāviem, viņiem ir tā, ka viņiem darbdienlīgā ir tie galvenie dūži, kas ir vairāk spēles nospēlējuši. Bet atkal sestdien viss jau var pakļauties. ASK Strautam 65 punktu. 6-7. Es tomēr Anzāļu Turība paliks neuzvarēti un izcīnīs Ekstralīgas čempionu titulu, bet man patīk arī sensācijas, bet šoreiz es
Es nosvēršos par labu kausiem, kuri statistiski runā. Un dolāri pret GZLV bronzas spēle arī būs ļoti, ļoti interesanta. GZLV ar ASK sarūpēja aizraujoši arī 3 spēļu sēriju. 2-1. Pirmo spēli vinnēja Gāzi. Un ASK citās. Līdz ar to ASK ir atkal uz laba viļņa. Jā. Uzvars pēc kārtas. Bet, labi, redzēsim šajā sestdienā jau kā tur notiks Ekstra līgas fināls. Ja nemaldos, tā būs arī noslēdzošā sestdienas spēle. Jā, Ekstra līgas fināls. Jā. Un dolāri pret GZLV tātad būs pirms tam. Bet skatītāju balsojumā šis ir pārliecinošākais skatītāju balsojums. Anzāļa Turība 73% favorīti, ASK 27%. Tā kā Dāvija tava prognoze būs patiesa, tās būs liels apsets, jeb šokiņš. Cik liels, ja viņas abas divas ir pirmā un otrā vieta, un tas, ka viņiem Anzaģiem nav zaudējumi, neuztais viņus pat neuzvaramiem. Jā, bet tāpat laikā regulārajā sezonā, ja nemaldos, viņi 2 vai pat 3 reizes tikās savstarpēji ar ASK. Un visas vinnē. Bet tā ir atkal regulārā sezona, citas likmes, un visādi var būt. Redzam, varbūt uz helmets iedos savas zeķes Rihardam Strautam. Abās komandās pieredzes bagāti spēlētāji, un tur, man liekas, tāds basīts būs kā vēl nekad. Uz šo noteikti ir vērts aiziet skatītāji. Un darbdienu līga. Skatāmies, veram vaļā darbdienu līgu. Tur mums ir pusfināli, kuri norisināsies šajā svētdienā. Anzāģe Turība pret Binders un LU Banku augstskola pret ASK. Pusfināli norisināsies darbdienu laikā. Jā, paldies, ka palaboji man. Tā ir darbdienu līga. Es jau te samānījos. Ko, Dāvi? Tavs prognozīts? Mans prognozīts. Te gan es eju uz to, ka Turība Anzāģi vinnēs, izcels, jo, tā kā es teicu, viņiem pēc sastāvu un minūtēm un spēlēm un statistikas te bišķi tāds komplektētāks sastāvs, es gribētu teikt. Bet, jāskatās, ko Binders varēs nolikt viņiem pretī pusfinālā. Tur ir 2 spēļu summā, viss kaut kas var notikties. Vēl pie tam, ja tās ir darbi. Līdz 2 uzvarām. Pusfināls ir līdz 2 uzvarām. Nē, te ir 2 spēļu summā. Točne? Jā. Pagriež atpakaļ. Labi. Līdz 2 uzvarām. Jā. Ok, jā. Kaut kā tā man izskatās. Te, man liekas, būs tas pats, kas izaicinājuma kausa fināls. Anzāģe Turība pret ASK. Tu domā Ekstra līgas fināls? Jā. Pateikto. Tātad tu saki, ka Anzāģe Turība pret ASK būs fināls un LU Banku augstskola pret Binders būs bronziņa, un čempions Turība, jā? Tā uz balsojums. Es arī palikšu pie Anzāģe Turība. Lai gan kaut kā man man iekšējās intuīcija neko te citu nesaka. Es beigšu melot pats sev un jums skatītāji. Anzāģe Turība paliks neuzvarēta arī šajā līgā, un viņiem būs 2 tituli, 2 neuzvarētas komandas, kuras ir aizvadījušas dominējošu sezonu, un skatītāju balsojumā tas arī pierādās, jo Anzāģe Turība skatītāju balsojumā ir 59% čempionu tituls, ASK 20%, LU Banku augstskola 18% un Binderam 3% tiek atvēlēti. Okay. Binder, neapvainojieties, bet jums sarežģītības radās jau ceturtdaļfinālā, un es neredzu. Vienā spēlē var notikt viss, bet līdz 2 uzvarām Džeki, sorry, es neredzu, kā jūs varētu uzvarēt Anzāģe Turību. Ja neviens viņus nav sezonas laikā uzvarējis. Starp citām, ja Banka augstskola uztais mazo pārsteigumu pusfinālā un Binders uztais, tad ir pagājušā gada atkārtojums finālam darbdienu līgā. Binders pret LU. Jeb šo Binders dandet. Ne šogad. Ko, skatītāji, tā mums izskatās. Šie te pāri. Dueļi. Tur kvarteti pat ir. Kvarteti, pāri, dueļi, kurus varam vērot jau sākot ar šo piekdienu, kad norisināsies 6. līgas fināli. Droši vien arī sekojiet Instagramā, skatieties, būs live stream sarakstīns un viss spēļu kalendārs. Jūs zināt, kur to meklēt. Atrodams, tieši tā gribēju iekomentēt, ka Olibet entuziastu basketbola līgas YouTube profilā būs atrodams tiešraides. Noteikti arī mūsu TikTok dāma Karlīna uzrīkos kaut kādus, neuzrīkos, bet safilmēs kaut kādus fināla dienas video, emocijas, prieku, bet jūs to vislabāk iegūsiet uz vietas. Visi fināli notiek sporta centrā Meža parks.
atmosfēras. Nu, tur, ja godīgi, zini, kas vēl labs fakts ir, ka daudzas komandas, kas spēlēs pusfināla fināls, ir ar labām fanu bāzēm. Jā. Kaut vai tikpat, ko mēs tikko runājam, ceturtās līgas pusfināls Black Storks Virgin City. Tāds kosmos tur būs. Būs ļoti, Tur ļoti būs tāds kosmos. Bet klausies, kur notiks Darbdienu līgas pusfināli? Viņi Darbdienu vakaros arī spēlēs Meža parkā vai tomēr citur? Ne, viņam jau mājas zāles ir katram. Tāpēc es jau domāju, ka es samānījos, ka visas spēles notiks sporta centrā Meža parks. Bet, es domāju, tev kaut kāds apslēptais nifišs. Nē. Bet Darbdienu līgas fināls gan notiks sporta centrā Meža parks nākamajā sestdienā. Un tās būs fināls. Darbdienu līga būs pati noslēdzošā spēle šai te burvīgajai Olibet Enthusiast basketbola līgas sezonai. Tā kā skatītāji mums priekšā ir daudz dažādu aizraujošu basketbola emocijām pildītu spēļu. Vienkārši nākam, atbalstam, fanojam līdzi. Ja jūsu komanda ir izkritusi, atrodiet citu. Šis ir īstais laiks atrast citu. Un trāpīt citas komandas fanu bāzē, trāpīt pareizi. Ko gan citu? Jūs vairs neviens pa bandwagoniem nenosauks. Mūs vēl varētu saukt, ka mēs te katru epizodu pa citiem faniem. Jā, bet jūs nē. Jūs visu sezonu bijāt pa savējiem. Viņi paši vainīgi, ka viņi izkrīt. Jums taču savas emocijas kaut kur ir jāliek. Liekam viņus iekšā citās komandās, bet mēs ar Dāvi liekam iekšā kaut ko. Iepšu skatāmies, trāpīs vai nē prognožu spēli. Okay. Dārgie basketbola draugi, ir noticis neticamais. Brīnums. Ir noticis brīnums. Jebšu attīstība, es gribētu teikt, ir notikusi sezonas gaitā. Un neticamais ir tas, ka Olijs Stīpa ir nopelnījis savu pirmo punktu. Ja iepriekšējā epizodē komentārā Jēkabs Blodons rakstīja, ka Olijas Stīpas lāsts ir īsts, katra komanda, ko viņš izvēlās, kapitulē, tad šoreiz ir noticis pretējais, jo Olijas Stīpa saspurojās, ņēma piemēru no Reņa, iepšu kopā ar mani izvēlējās pareizi, un mēs izvēlējāmies ASK, lai gan būsim atklāti. Tev bija pirmā roka, tu izvēlējies Gāzi, un tu mums vienkārši atstāji ASK. Ņemiet par labu. Precīzāk, es izrakstīšu rēķinu. Tu man atstāji ASK. Olijs pats izvēlējies. Tu neatņem Olijam laurus. Un ASK pārspēja Gāzi LV pirmajā pusfinālā, kas norisinājās 29. martā ar rezultātu 78-75. Okay. Jāpiemina fakts, ka ASK šo pusfināla pirmo spēli aizvadīja bez sava komandas līdera Riharda Strauta. Nezināšu iemeslu, kāpēc Rihards nebija, bet viņa līdera lomu aizstāja veseli divi kungi, kuri uzņēmās attiecīgi šo nastu. Kristaps Alberts Salmiņš guva 22 punktus un 10 atliekušās bumbas, savukārt Ingars Aizpurts piebalsoja ar 18 punktiem un 9 atliekušajām bumbām. Gāze neatrada atbildi arī otrajā pusfināla spēlē, un ASK 99-71 iekļuva lielajā finālā. Es varbūt ātri piebildīšu, pirms tu virzies tālāk. Mēs vakar sazvanījāmies ar Reinu, lai izrunātu apmēram struktūru, ko mēs darīsim, un tad bija trāpīs vai ne, kas tur pagājušajā nedēļā notika. ASK vinnēja Gāzi, un Reinis bija tādā sajūsmā, tā spiedz pa to telefonu. Protams, ka Reinis bija sajūsmā. Jo 5. kārtā tas nozīmē, ka uzvaras izcīnīja Olijs un Reinis. Mēs varam arī apskatīties tabulu, kas šobrīd notiek. Tas visu padara ļoti interesanti. Manas cerības nezaudēt šo prognožu spēli vēl ir dzīves, jo rezultāts ir 3-2-1. Okay. Dāvim 3, Reinim 2, Olijam 1. Olijs ir kapitulējis. Olijam vienīgais, ko mēs varam likt darīt, ir kaut kāds uzdevums, kaut ko uzģenerēt, kaut ko tādu, bet lai nebūtu jādomā, ko man darīt, vai arī mums abiem jādara sods, tad noslēdzošajā mēs varam kārtā. kā sodu. Labi, cik tas sods beigās, bet lai Olijs uzģenerē, un tad mums ir, nezinu, vai jāieliek Instagramā tā bilde, vai jānomaina profilu bildi visur uz kaut kādu laiciņu. Ka viņš tā kā uzģenerē kaut jā. Es biju domājis, tu mums teiksi, ka Olijs iedod uzdevumu, kas mums ir jāizpilda. Tā mēs varam iedot. Viņš neko gudru neizdomās. Tas gan. Mēs varam vienkārši arī sezonas afterīšos pajautāt spēlētājiem. Tur varētu būt kaut kas
interesants. Varbūt kaut kas labs un kaut kas ļoti vienkārši. Ļoti nelabs. Bet to vai Reinim būs iespaidīga atspēlēšanās no rezultāta 3-1 uz 3-3, vai arī tomēr Dāvis uzvarēs šo otrās sezonas prognožu spēli, mēs noskaidrosim jau fināla laikā. Jautājums ir, kuru fināla dienu mēs ņemam? Kuru fināla dienu mēs ņemam? Mēs jau varam ņemt tikai to, kurās ir zinām finālnieki, ne? Nu jā, mums vai nu arī mēs varam ņemt pusfināla dienu. Es domāju, ņemam fināla dienu, kas būs tūlīt pat, sestdienā. Nu, davai. Iedosim Olijam kalendāriņu, un tūlīt arī Olijs mums uzģenerēs, kuru spēli tad ir jāizvēlās. Tad mēs ņemam 18. aprīli, kas ir sestdiena, Jā. Pirmā pilnā fināla diena. Jā. Ar 5. līgas fināliem un ekstra līgas un izaicinājumu kausu fināliem. Grandiozie labi. fināli. Ejam uz Oliju Stīpa. Tā, Olijam Stīpam mēs iedodam šo te 18. aprīļa sarakstu. Izvēlies vienu spēli bez komentāriem. Man patīk, ka mēs Olijam neļaujam visu sezonu nekādus komentārus. Man neļauj, es te varētu stāstīt un stāstīt. labi, joks. GZLV pret BK Dolāri izaicinājumu kā ekstra līgas bronzas spēles. Ļoti atvainojos. Bet labs mačs īstenībā. Ekstra līgas bronzas spēle GZLV pret BK Dolāri. Un man ir jāizvēlās pirmajam. Es zinu, ko tu ņemsi. Es ņemšu BK Dolāri. Es zināju, ka tu ņemsi BK Dolāri. Jā. Es ņemšu BK Dolārus. Jupis parāvis, tā Es teikt. izvēlos BK Dolārus. Hei, GZLV, apsveicu jūs ar 3. vietu. Es ļoti ceru, ka nē. Bet labi, ko izvēlēsies Olijs? Kā tu domā, ko izvēlēsies Olijs? Viņš man liekas gāzi paņems. Izvēlies vienu uzvarētāju. Un tas nozīmē, ka viņš paņem gāzi. Tad Olī lāsts vai nu ir dzīvs vai nedzīvs. Pagaidām viņš ir nedzīvs. Pagaidām jau es labāk gribētu šobrīd Kolīs paņemt to pašu, ko izvēlējos es. Bet Olijs Stīpa izvēlēs vienu uzvarētāju bez komentāriem un noslēdzošajā trāpīsi vai nē kārtā. Olijs Stīpa izvēlās BK Dolāri. Es jau teicu gāzē, apsveicu. BK Dolāri, Vai Reinis un Olijs šis kombo trāpīs 2-2, vai arī Olijs parādīs to, ka viņa lāsts ir dzīvs un tā viena bija netīša sagadīšanās. Slots kāds arī var izšaut. Labi, Olijs ir izvēlējies BK Dolārus, Reinis arī ir izvēlējies BK Dolārus, šo mēs piefiksējam. Lai spridzinošs sniegums. Ļoti labi, un ar tikpat oriģinālu un burvīgu novēlējumu mēs virzamies noslēdzošajā segmentā, šajā epizodē. Beigas bez taktikas. Un Dāvis, pirms nācām uz filmēšanu, man prasīja, labi, bet tu saproti, ka mums beigas bez taktikas tiešām ir bez taktikas, jo tur nav nekā? Es tev piedāvāju vienu taktiku, izbrāķēju, otru taktiku, arī izbrāķēju, un tad bija tāds, labi, let's go with the freestyle. Jā, bet tad Dāvis pateica 3. taktiku un 3 lietas, labas lietas, un te ir jāsaka paldies 3. līgas. 3. līgas komandai Bozo Basket un viņu komandas dvēselē Artūram Ozoliņam, ka ir radījis šādus te materiālus priekš mums, ko mēs varam ieskicēt. Unikāli. Apskatāmies pirmo bildīti. Redzam, viņš ir sapucējis savu frizūru komandas krāsā, nokrāsojis matus rozā un skatās uz savu komandu, vai varbūt tieši šajā brīdī viņš skatās uz pretiniekiem. Viņus cenšas apžilbināt, un varam apskatīties arī otru bildīti. Tur var redzēt, ka viņam arī aizmugurē ir skaisti iefrizēts Bozo. Tādā ļoti foršā, slīpā. Viņš ir bijis pie konkurentiem griezt vai kāda neitrāla kantora izvēlējies? To mēs varam pajautāt viņam pašam, bet redzam, Artūrs Ozoliņš kārtīgi atbalsta savu komandu. Skatītāji, mēs novēlam atbalstīt, ja ne tikpat ļoti savas komandas, tad gandrīz tikpat ļoti, un lai jūsu komandām nāk spēks, uzvara un čempionu tituli. Jā, un arī, lai spēks nāk tām komandām, pa kurām jūs nefanojat, jo viņām arī vajag spēks, lai būtu labs duels un labi šie play-offi. Un
Man liekas, ka mēs pirmajā sezonā runājām par to, ka daudz fināli ir bijuši tādi diezgan blowout ar lieliem pārsvariem. Tā kā, atkal mums ir jānovēl tas, lai spraigas, intrigas, pilnas basketbols. Un es novēlēšu izturību cilvēkiem, par kuriem noteikti ļoti daudzi aizmirst un atcerās tikai tad, kad viņi izdara sliktas lietas. Es novēlēšu izturības šajās finālspēlēs visiem tiesnešiem un visiem sekretariāta dalībniekiem, tāpat arī līgas organizatoriem, jo šī ir sezonas kulminācija, visaugstākās likmes, un par katru tiesnešu lēmumu atradīsies vismaz viens neapmierinātais. Pēc esam saprotoši, ticu, ka līgas vadība noteikti centīsies sarūpēt pašus labākos pieejamos tiesnešus, jo ir jāatcerās, ka paralēli notiek arī Latvijas basketbola līgu play-off, arī LBL 2 play-offs. LBL 3 finālspēles. Viss notiek paralēli, tāpēc mēs pilnībā neko nevaram nevienam pārmest, ka tur ir tāds tiesnesis vai tur ir tāds, bet novēlam izturību šiem visiem cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par spēļu rīkošanu. Ar kādu novēlējumu to atstās šajā pirmspēdējā epizodē? Izturība Tallinas kvartāla angāra uzkopējiem pēc abām sestdienām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Šī bija Olibet entuziastu basketbola līgas podcasts Zemstības 6. epizode. Ar jums kopā Dāvis Garančs un Reinis Rikvēls. Tiekamies finālspēlēs, tiekamies afterpartijā un tiekamies jau sezonas noslēgtošajā epizodē. Čau!